Weber. Mums rūp. Izgatavojiet galdauta atsvarus no Weber Hobby Concrete rokdarbu betona. Izmantojot silikona veidnes, aizkaru klipšus un Weber Hobby Concrete rokdarbu betonu, varat izgatavot parocīgus galdauta atsvarus. Silikona veidnes nav obligāti jāieļo, taču, ja jums par rokai ir piemēram pārtikas eļļa, to ieļošana nekaitēs. Varat izmantot krāsas pigmentus, lai jau veidnē iekrāsot betonu. Vispirms sajauciet krāsas pigmentus ar ūdeni un pēc tam pievienojiet rokdarbu betonam. Tādējādi iegūsiet vienmērīgas krāsas masu. Varat pielāgot masas konsistenci, mainot ūdens daudzumu. Iejauciet pulveri tīrā ūdenī atbilstoši produktu kartiņā norādītajām instrukcijām, izmantojot, piemēram, koka nūju. Ja veidojat lielākus lējumus, maisiet masu ar ķeli vai akumulātoru urmašīnas mikseri. Maisiet aptuveni 5 minūtes, pēc tam masa ir gatava lietošanai. Varat ievietot masu veidnēs, izmantojot, piemēram, vienreizējās lietošanas plasmas skarotītes. Uzsitiet pa veidnēm, lai masa blīvi nosēstos tajās. Iztaisnojiet aizkaru klipšu āķus ar plakanknaiblēm, lai tos varētu stingri ievietot nelielajās veidnēs. Ļaujiet lējumam vismaz 2 dienas nožūt. Neaizmirstiet par kopšanu. Tiklīdz lējums sāk sacietēt, parasti 2 līdz 3 stundas pēc liešanas, apsmidziniet tā virsmu ar ūdeni. 2 līdz 5 dienas turpiniet apsmidzināt ar ūdeni vismaz reizi dienā. Lējumi ir viegli izņemami no silikona veidnēm, uzspiežot uz veidnes apakšdaļas. Klipšu pozīciju varat pielāgot nolūkot. Apstrādājiet lējumu, izmantojot, piemēram, bezkrāsainu eļļas un vaska maisījumu. Tā rezultātā lējuma krāsa kļūst tumšāk un tas nerada krāsainus putekļus. Skaistie sirds formas galdauta atsvari būs jautra dāvana, kas atdzīvinās vasaras vakara grilēšanas ballītes. Rokdarbu betons ir viegli lietojams produkts, kas paredzēts nelieliem rokdarbiem un liešanas darbiem, un piemērots lietošanai gan telpās, gan ārpus tām. Weber Hobby Concrete betons ērtos 5 vai 15 kg maisu iepakojumos ir atrodams labākajos būvmateriālu veikalos. Weber. Mums rūp.